Solīti ir autors. Solīt, to jūs protat. Būs, gan jau. Kur ir, es prasu? Kur ir ievuziedi? Kur ir? Nav. Bet kāpēc nav, es prasu? Jūs uz mani neklieciet. Kliegt jūs varat uz... Piedodiet, biedra direktor. Es runāju ar autoru, jūs labi redzat, un es palūkšu. Teātris? Īsts teātris? Saprotams, ka te ir īsts teātris. Ko? Ja jūs gribat, lai šuveids cehs sāk normāli strādāt, savaldiet aktrises, primadonnas. Katreinas Vagule. Zvaigznes. Nekas viņam vairs nav labs. Nekas pēc figūras. Nekādas viņam tās figūras. Piedrenes Vagule. Piedrenes Vagule. Hamletā tur jums jūra viļņojas. Bet mūsdienu lugā... Jūra? Hamletā? Jā. Nu, tas ir Romeo un Džuljetā. Jūra viļņojas, sniegs, un viss. Klasika jums nekā nav žēl. Pat tad nejārunāja tikai par mīlestību. Tikai? Jā, kāpēc tikai? Mīlestība viņam ir tikai. Man otrā cēliena sākumā paredzēts, ka apsveicēja rūpnīcā ierodas ar ievu ziediem. Dailes teātrī man tos uztaisīt kā dzīvus, bet pie jums... Ja jūsu lugā nav mīlestības, kam tādā gadījumā vajadzīgi ievu ziedi? Jūs dzirdat skatītāji ar brīnā. Dailes Tad teātrī... ejiet taču uz turieni. To jūs sakāt man. Pirmizrādes priekšvakarā. Valduma, bijusi LTA darbiniece. Es jūs palūkšu, nekavējoties attaicināt šurp aktieri Žani Mežmali. Ko? Mežmali. Un pie tam nekavējoties... Mežmals pat labi aizņemts uz skatuves. Es jūs ļoti lūdzu. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Vai viņš ko tādu nebūtu? Es domāju gan. Kaut ko nopietnu? Jā. Lūdzu. Tā viņi rīkojas. Teātris. Jums vajag. Visi nāk virsū, visiem vajag, bet ko paši nezin. Zvaniet uz 09. Kā jūs teicāt? Kas jūs esat? Advokāte. Esmu 10. klases audzinātājs mācmās. Mācmās? Es protestēju, aktieris ir iejuties lomā. Iejuties lomā, ja lugā nav mīlestības. Kas jums teica, ka nav? Nu, jūs redzat, pats skatītāji jau ievērojuši. Direktor, šādos apstākļos dekorātoram nav iespējams strādāt. Vai tā nu māja, ko tur kaut kādi ir iztaisījuši? Tā ir suņu būda. Suņu būda. Jā, lūdzu. Piedien lietiņa. Uzejiet augšā. Un paskatieties, vai režisors nevar Mežmali uz brīdi. Mēs nevaram samierināties ar to, ka Taras ceha brāļdaru dēļ cieš visa uzņēmuma labā slava. Tam jādara gals. Pareizi. Mēs prasām reviziju Nolitavās. Mums ir aizdomas, ka tur glabājas kreisā prece. Arī jaunatne vairs nevar ilgāk vienaldzīgi noraudzīties visās šeit nelikumībās. Pareizi, Jāni! Ejam! Stop! Paņemsim vēlreiz šo skatu. Pēc tam beigsim. Ievērojiet, ka tas ir pirmā cēliena fināls. Jāpanāk liels kāpinājums un emocionāls pacēlums. Jūs saprotat? Kolektīvs iet cīņā pret nebūšanām, nevis svētdienas rītā uz meža sēnes lasīt. Tāpēc vēl aizvien nav orķestra. Ar klavierēm jūs domājat panākt pacēlumu? Mežmals, jā. Iztiksim šajā skatā bez jums. Noejiet pie direktora, viņš jūs gaida. Pēc tam varat un brīvs. Selma. Vēlreiz fināli. Uzmanību!
Sākam finālu. Kavā, runājot priekšmēs tekstu. Mēs nevaram samierināties ar to, ka Taras... Jā! Atsmieties. Jēkabsoni, uzkāpiet uz tur uz tā podesta. Mēs nevaram samierināties ar to, ka Taras ceka braļdaļu dēļ cieš visu uzņēmumu labā slavu. Tam jādara gals. Cik? Man? Tam jādara gals. Tam jādara gals. Tam jādara gals. Kam tu, direktor? Neizliecieties, Mežmali. Atzīstieties. Es? Jūs! Atzīstos, direktor, ka šo dāmu redz pirmoreiz mūžā. Vai tas ir vai nav jūsu paraksts? Mans gan, bet... Nu? Ko es teicu? Biedri direktor, es pieprasu tūlīt pat sasaukt jūsu teātra kolektīvu sapulci. Bet es taču nezinu, kas tajā vēstulē rakstīts. Sauciet kopā kolektīvu. Mežmali, kas tas atkal ir, ko? Atkal, direktor? Draudzīgi, nu vai tas tiešām tavs paraksts, ko? Mans gan, bet tu man... Tā viņi rīkojas. Parakstās tikai visur, kam vēl var jāatbild par to, nedomā? Es jūs brīdinu, man nav daudz laika. Biedren Liepiņa, aiciniet visus mazajā zālītē. Ko jūs vēl te stāvat, Mežmali, iet augšāt grimēties? Piedodiet, kādus visus lai aicina? Visus, ko var sadabūt. Nu, bet teātrī tik... Kāpēc viņi tā kliedz? Nekliediet visi reizē. Tas ir ārkārtības gadījuma direktoru rīkojums. Ārkārtējā gadījumā vajadzēja pārtraukt mēģinājumu. Izliksimies, ka neko neesam dzirdējušas un mēģināsim aizlavīties pa dekorāciju durvīm. Man trijos jābūt rāķis. Man arī un vakarā izrāda. Neģēdz. Sūci! Mūžīgi, kā kuri būtu. Biedri, mums nav daudz laika. Pirmizrāda arī tuvojas, tāpēc izteiksimies īsi. Tā nu nevar. Parakstīties un nedomāt, kur parakstās un kāpēc parakstās. Kad atklājās, ka viens no mūsu kolektīva tā tomēr ir rīkojies. Neskatoties uz to, ka ir teikts un ir aizrādīts 10 reizes. Mēs steidzāmies šurp no visām teātra malām, lai lielā vienprātībā nosodītu mūsu kolektīva locekļa amorālo stāju. Manu zvaigznī, mana iedvesmotāja tavs Žanis Mežmanis. Tā, tagad es gribētu dzirdēt jūsu domas. Vai Mežmals vainīgs, ka vidusskolnieks raksta viņam vēstuli? Jā, pirms 5 gadiem man rakstīja. Būja. Vai nebija pirms 15? Pagaidiet, lai viņas raksta. Bet tai vajag atbildēt. Mežmalim taču ir sieva un 2 bērni. Un kas par to? Kā, kas par to? Ģimenes galva. Mūsināt meitenes. Bet kas mums tur? Nu, pateiks. Lai Mežmals pats tiek galā. Lai kadru daļa nokārā. Lūkina! Pagaidiet! Ja nācis priekšlikums nodot Mežmaļa lietu kadru daļai. Mežmaļa lietu? Lieciet visi reizē. Kad grib izteikties? Es atvainojos.
Vairāk nevienu nevar sadabūt. Suplienī, sakiet jūs, ko nebūtu? Dodiet galavārdu. Es varu pateikt tikai to, ko priekšā uzrakstījis autors. Varbūt tiešām autors teiks mums dažus vārdus. Vai meitene ir komjauniete? Viņu gatavo uzņemšanai 1. maija svētkos. Nāksies atlikt. Uzņemt tādu meiteni komjaunatnē būtu nenopietni. Ko jūs runājat? Inti ir visnopietnākā meitene klasē. Viņas grupa izcīnīja 1. vietu krāsainā metāla lūžņu vākšanā. Lūžņu vācēja. Ir jau tādas redzētas. Pēc katras izrādes apakšā grozās. Atļauj man, direktori! Tā diena, kad neviena jauna meitene neatrakstīs nevienam mūsu aktierim, būs skumja diena mūsu teātrim. Mēs nevaram iztikt bez skatītāju atsaucības. Bet jaunās meitenes, jūsmīgas, satrauktas, savu varoni un ideālu meklējošas, vai viņas nav visatsaucīgākie skatītāji? Kas attiecas uz Mežmali, es nekad nebūtu ticējis, ka viņš spējīgs uzrakstīt tik lielisku atbildi. Iesaku izteikt viņam brīdinājumu. Prātīgs vārds. Es to vēstuli nerakstīju. Kas tad rakstīja? Lai pats pasaka. Jūs, Anderson? Mežmaliem vēstules un zīmītes pienāk katru dienu, viņš nemaz neizlasa. Es paņēmu vienu ļoti īpatnēju un uzrakstīju atbildi. Mežmals tikai parakstīja. Rājiens abiem diviem! Kā nu tā var? Pirmā izrāde tuvojas. Dekorācijas tašam celienam nav gatavs. Aktrisa staigā pa skatu bez kleitām. Varbūt vēl kāds grib izteikties? Lūdzu vārdu. Vārds biedrenē Eglītei. Ja Mežmalis un pārējie, kas grib savu arotbiedrību dabūt malku, līdz sestdienai neiemaksās naudu, tad lai... Tā paliek Mežmalim un Andersonam. Abiem rājiems. Jūs esat apmierināti? Nē. Patiks vēl gribat? Viņa grib, lai Mežmals aprec tos kuģus. Kāpēc ne Mežmals Andersons? Rīkosim sabiedriskās kārtas. Ne Mežmali, ne Andersonu es sevišķi nevainoju. Nu vai zināt, pirmizrādes priekšvakarā jūs te ko te jums vajag galu galā? Meitene ir galīgi pazaudējusi galvu, es viņu pazīstu. Mēs ar viņas tēvu vecākiem dzīvojam vienā mājā kopš 1914. gada. Ilgi. Ja, un laime, ka vakar, kad māsmeita laboja 10. klases atcerējumus, es Intis Butniks atradu šo vēstuli. Izēja ir tikai viena. Manā laikā tādos gadījumos pielietoja bērns žagars. Runa ir par meitenes pirmās mīlestības jūtām. Apkārtējo cilvēku nevērība un paviršība tik svarīgā dzīves posmā var viņas psihē radīt smagu traumu. Jūs saprotat? Izēja ir tikai viena. Mežmalim jāicina meiteni uz satikšanos. Neklietiet visi reizēm pēc kārtas! Kas vēlas izteikties? Lija. Lija zinās, viņa maķinīnīties. Biedrenē Veldumai ir taisnība. Vienīgi Mežmals var meiteni pārliecināt, cik tam viņa neticēs. Un vēl, viņa jau Mežmali redzējis tikai uz skatuves, prožektoru gaismā Romeo. Vajag, lai ierauga tūmā, bez krīma. Piedrīkst.
Vai tā nav tēma Lugai? Lugai par mīlestību. Kā tā sāk? Ar mīlestību vien mūsdienu Lugai nepietiek. Stop! Ko viņi tur runāja par lūžņu vākšanu? Meitene vāc krāsainos lūžņus. Ko? Iepazīstas ar zēnu, kurš strādā pie raketas modeļu izgatavošanas un atzūt lūžņus viņam. Tādējādi nonākot konfliktā ar klases kolektīvu, jo netiek izpildīts lūžņu savākšanas plāns. Tiešām, tu kā jūs šķiet? Tā? Nekas? Nedučmojies, Ērika. Tālī, kā tu man esi iegāzis, dabūs ieuzzināt beidzamos mats no galvas noplēsīs. Uz randevus aiziešu. Jā, pasaka, meitenīte arī nomierinās. Bet vēstuli jāraksta tev. Es iedošu baltu lapu ar savu autogrāfu apakšā. Es nerakstīšu. Man pietiek. Ak tā, tev pietiek. Bet ko tagad meitene tevis dēļ pārdzīvo? Tu domā, ka man jāraksta? Nu, saprotams. Viņas atbildē jābūt manā galdā pameklē. Nolikt pie citām nebija laika izlasīt. Tu saproti, galvu griežus, sarunāt mašīnu, jāved kartupeļu mājās. Labi, ka man vakarā Romeo veca loma var rulēt bez domāšanas. Nereizi, kas lielu rakstīs, būs uzrakstīs. Lija, vai es bez grīmā esmu atbaiduši? Nē, tu esi ļoti labs cilvēks. Es tevi mīlu, un mēs visi tevi mīlam. Bet? Nu, kā tu nesaproti? Mazā redz tevi pavisam ko citu. Es zinu, kā tas ir. Inta, es nezinu, kur tu pašlaik esi un ko dari. Sekretārīt, nesmaidiet. Meitenes pirmā mīlestība nav nekāds joks. Kā jūs pati toreiz jutāties? Es? Bet es? Rakstiet taču. Inta, es nezinu, kur tu pašlaik esi un ko dari. Inti izjauc pāri. Tu negribi ar mani spēlēt? Inta? Tu spēlēsi? Zaudētājs nomainamies ar ūdi. Spēlē kā aizmiguši. Ātrāk! 21, 17. Inta, 14. kāpēc tu nebija skolā?
Ko tas nozīmē? Nu, atbildiet. Mēs esam komjauniešu patruļi. Uzrādiet lūdzu pasi. Tas ir skolnieces apliecība. Zēni, tā taču ir Inta, no manas klases. Inta, tu sāc jukt. Izskatās pēc sīkā huligānis. Jāved uz štābu. Inta nerunā. Nav ko laika tērēt. Sekojiet mums. Redziet, Inta. Man jums Lūdzu, iznāciet ārā. Iznāciet. Lūdzu, atvainojiet. Nu, nāciet, man jums jāstāsta. Man jums jāstāsta viena traka lieta. Es biju aizgājis uz stūrveikalu pēc saldskābu maizes. Mūsējā jau nekad nav. Un ja kādreiz parādās, tad tikai tāda, kas citiem palikusi pāri. Jūs ziniet, es eju un skatos, stāv pūlis pie milicijas nodaļas. Ak, tu mūžu, tūlīt man bija tāda paredzēšana, ka nebūs labi. Stāv Barkāniete, vecais Štegmans ar sievu, vēl daži. Es skrienu pie viņiem pāri ielē, un kā tad? Patruļa ved jūsu Intu. Intu? Nē, tas nevar būt. Es pati redzēju, bet jūs man nevar būt. Nē, tā būs bijis kāda cita meitene. Inta, kad es jums saku. Patruļnieks vēl nesa viņa somu. Un šito ping-pong sitamo. Tu šodien nebija skolā? Un kur ir tava soma? Runājiet ar meiteni saudzīgi, viņa ir satraukta. Labi, es jums rīt no fabrikas piezvanīšu. Es gaidīšu. Ģērbies. Iesim uz miliciju. Pēc somas. Nu? Neaizmirst aplikt vilnu šauli. Tu zini, ka tev jāsaudzē katrs. Tad ne jau tā, divkārt apliec. Kur tev cimdi? Ir. Nu, atā. Nevajag, es nokavēšu izāt. Bez tevis nesāks, nu. Un paņem dažu veikalā holandas sieru. Atā. Un diri, un pēc izrādes kā tūlīt mājās. Dumdās atnes, jā? Nes soli! Ko jūs gribat no manas meitas? Jūsu meita 18.10 tik uz ielas aizturēt un nogādāt štābu. Viņai beigts ar vārspēlu. Izmantojot personīgo padīšanos ar vienu no mums. Inta. Zini, Tāli, es netieku vaļā no domām par to meiteni. Visa tā lieta ir šausmīgi stulba. Bet kaut kas tur ir. Tāds gaišs. Cik tev ir gadu, Tāli? 20. Man 31. Viss pierasts, zināms. Rīt ģenerāli mēģinājums. Man ne silts, ne augsts.
Kas tas ir, Tāliko? Labi. Rīt viduvēja Luciņa. Loma ar galīgi neinteresanta. Bet šovakar Romeo. Veca loma. Var rulēt bez domāšanas. Sākus izrādīt kaut smalkas rādīšanu. Prātoju, kas man jāpērk, kad iešu mājās. Pievēlna. Kā es kādreiz sapņoju par Romeo. Kādreiz, kad man lielākā loma bija otrais viesis. Mana lielākā loma, ja vēlies zināt, ir trešais sētnieks. Zani! Lai! Pirmā sairas dalībniekus lūdzu uz skatuvi. Mežbal, ka tu man skūps neaiztiec ar rokām parūku. Man īstā nodot labošanā un šitā turās tikai uz godvārdu. Varu tev arī nemaz neskūpstīt. Mēģināšu atcerēties, kā viss bija, kad man bija 18. Mana Džulieta šovakar būs Inta. Es rīt piezvanīšu vai nu biedrenei Veldumai, vai tavai klases audzinātājai, un visu izstāstīšu. Tu man neko neteiksi? Kā gribi? Modri? Ne jau kā Inta. Es uz tevi esmu pārskaitusies. Kaunieši nekriesās. Modri, vai vēstules nav? Nav. Ja es tev vairs neesmu pietiekami smalka sabiedrība, es neuzbāžos. Bet ja tu domā, ka Uldis līdz bezgalībai pacietīs savus izveicienus, tu... Tu vēl esi teātrī? Sieva 4 reizes zvanīja. Es teicu, ka sen projām. Sāku skatīties skolas gadu foto uzņēmumus. Esot šovakar labi spēlējis. Ja? Labvakar. Viss labi. Vai nav augsti? Kas tad nu tagad vairs martā? Sakiet, kā tas notiek, ka cilvēks pēkšņi jūtas vecs?
Ko jūs man prasat, jauniekļi? Paprasiet kādai vecenei. Es vilkšu. Teatrī visi lielais vairums bija ar mani vienisprātis. Nevis kā jūs pedagogi, kas vārdos skaitāties Makarenko skolnieki. Man tomēr bija mierīgāk, ka tu janvārī organizēji zīlīšu barošanu. Kurus māmiņa? Cik labi bija, ka tu manā meitenē palīdzēji lūžņu vākšanā. Intas lietu es novedīšu līdz galam. Par ko viņa šonakt sapņo? To es gan gribētu zināt. Pēc kora dziedāšanas neaiziet. Es gribu ar jums parunāt. Tagad ejiet uz savu vietu. 2. Stundu beidzu. Inta, tā kā tu man vairs neesi draudzene. Jā, neesi. Paliec. Un turpmāk tu sev pameklē citu pašu kantoni. Man? Modrī, nāciet šurp. Kur tad jūs šodien bijāt? Es biju nogājusi. Zīme. Es rīt atnesīšu. Nāciet man līdzi. Astra, kur palika Inta? Tā, un tagad dziesmu, ko mēs mācījāmies iepriekšējā mēģinājumā. Meitenes pirmā balss. Bet tā jau paņemsim dziesmas pirmo pusi viss kopā. Zeni, nenokavējiet iekstienu.
Dzirdi Intu, tavu draudzene briesmīgi izgāzās. Viņa vairs nav mana draudzene. Modrīt, kāpēc tu nebija uz kori? Inta ārkārtīgi izgāzās. Soli, rītdienas rīt vakar rādīja mūsu koncertu. Mēs neskatījām dziesmu kārtu, varētu būt. Vai tu zini vēl kādu bez Ulda, kam Inta ļoti patīk? Neteiksim, ka ļoti, bet... Nestāst. Ulds ir vienīgais. Bet kā viņi pret Uldu iztur? Žēl skatīties uz puiku. Modrīt noklausās. Modrīt, nu kā tev nav nērt? Uldi! Vēlties ātrāk! Uldi! Muzikālo raidījumu redakcija. Šeit jums zvan par rītdienas koncertu. Vai nevar izmainīt vienu dziesmu? To, kur vēlējās Inta Stanziniete. Inta atnāks. Noteikti. Astra, uzliec kādu plati. Rita, mēs norunājām mācīties. Mācīties, mācīties, apnicis. Kas uz rītdien bija izvolīts? Mīlestības līriku latviešu padomi dzejā. Jokrīt. Interesanti. Jūs ievērojāt? Mirdzes ķēmas mīlestību izgulīt pieminēt tikai garām ejot. Tā laikam nav tā īstā. Ir gan, tikai ne vidusskolas vecuma bērniem. Paklausieties. Saldā elpa, siltās rokas, tavas acis, kas grimst manās. Tu nespīd. Man neteiksi nekad, par to tev pateicos. Tu vārdus dedzīgus ar vieglu prātu, lai vēl tīks saldums mani reibinātu. Nekad tu skarbais neteiksi man tos. Šitais arī tev nepatīk. Savos labākajos dejoļos Mirdzes ķempa mīlestības tēmai prot piedot plašu sabiedrisku skanējumu. Sestot to kopā ar darba, patriotismu un citiem nozīmīgiem motīviem. Viens nenozīmīgs motīvs uz trīs nozīmīgs. Tā kā algebrā. Arī citi latviešu padomu dzejnieki mīlestību rāda kā jūtas, kas bagātina cilvēka garīgo pasauli. Palīdz tam strādāt un liek veikt lielus darbus sabiedrības labā. Inti iemīlēsies smešmali un kopš tā laika staigā apkārt kā dūls aiz. Kur tad ir tie lielie darbi? Bet plūžņi? Pareizi. Inti savāc visvairāk. Bet tu vismazāk, jo tavs zinu. Izbeidz, Rita. Astra, kāpēc tu neizsakies? Mums ir jāpalīdz Intai. Meitenes, Astra pat nu iemīlēsies, kļūst tik saprotoši, nemaz vairs ne tik klases vecākā. Nevajag aprunāt tos, kas uz brīdi iziet. Kurus tad? Meitenes, Intu vajag paņemt priekšā. Ja jūs zinātu, kā viņa uzvedas. Tev paši vajag paņemt priekšā, kā tu uzvedies. Es? Greizs sirdīgā. Otella! Kā tu drīksti? Bet viņa drīkst. Krāpju. Modrīt. Viņa krāpju Uldu un mūs visas. Viņa slepus satiekas ar Žanu Mežmali. Ārprāt. Tu jūts runādama. Es? Aizejiet rīt 16:00 uz kafejnīcas interjūru. Aizejiet un apskatieties. Mīlestības lirika. Pārākais temats. Jāiekaļ atkal citāti. Un kāda jēga? Nevar ciest citāti. Bet dzējojums es vispār nevaru ciest. Tu nesmēķie, Daini, ja? Mamma negrib. Maziņais. Roland, kas tas bija par attēlu, ko Inta gribēja izņemt no vitrīnas? Es neievēroju. Beči, ko jūs būtu darījuši manā vietā? Mācāmies labāk. Es lasīšu priekšā. Lasām visi.
sauc pāri brīvais vējš un mākoņi plakām pēc svaigas krāsas sožu un trūvu pavasara. Uz augstām sapratnēm plīv piesaulē tavs lakats, kā sarkans ugunsdzieds uz reibinoša zara. Pēc svaigas krāsas soži, pārākā mīlestības lirika. Nejaucies pa vidu. Kaut kas jau man būs arī pa komjaurātas līniju. Laikam stingrais ierakstu. Puikas, nebūtu slikti pastrādāt atkal par krāsotājiem. Man patīk, nopelnīt arī varēja zolīdi. Bet ko jūs vakar būtu darījuši? Pazīstam meiteni, klases biedrē. Nu, netaisnojas. Inta, atrāns. Uldis jau ir vienīgais, kam viņa nezin kādēļ patīk. Modrī, nu kā tu varēji atplēst vēstuli? Es atplēsu, jo man bija tiesības. Man tev tiesība. Inta, tu brauksi? Meitenes, mums ir nopietni jāapsver, vai mēs varam Intu laist. It kā mēs varētu viņu nelaist. Mīlestība. Tā nav mīlestība. Kas tad tā ir? Varbūt tā ir kaislība. Jāsmējas. Rītdiena rādīs. Tā ir vieglprātīga aizraušanās, kas labi beigties nemaz nevar. Andrejs Upītis savā romānā Zaļā zeme, Ošu Annas un Bērziņu Lienas tēlos parāda, ka... Intu, tu neklausies viņās. Tu neredz, ka viņas visi vairs zaļstēs skaudības. Mēs vaļā! Jā, jūs! Nakaļīšu zaļus! Neizlietieties jūs liekus! Redz sauli! Un tu pati? Es? Nu! Es Intu laist man savā vietā aizskriet neatskatīdamās. Ne nu skrietu nekā! Tukšā muca! Padarām! Ak, skrietu, jā? Lai tevi sasniegtu līdz 6. stāvam jākāp, kur tavām rokām priekšstāja cements jaunos mūrus. Vai jūs jau izmācījāties? Par ko jūs šeit strīdējāties? Kāpnes varēja dzirdēt? Mēs? Spriedēlē tomēr nevajadzēja braukt uz Ļeņingradu. Runāts bija uz Tallinu. Un kā ar naudu? Mēs vēl saņemsim par ložņiem. Un vasarā mēs taču strādāsim. Es būšu krāsotājs. Meitenes, es jums parādīšu jaunu somu. Astraki, dēļ puikas projām. Nav iespējams mācīties šādā atmosfērā. Nepūkstīt zāli, kad tu sāc mācīties dejot. Šitā domā precēties. Uldi, pamāc man arī dejot. Nu, bet... Lūdzu. Tu man izstāsti visu par vitrīnu. Man jāzina. Jaunības klases saplīts. Ko tu būtu darījusi manā vietā? Astra, tu saproti? Vai tu nevēlies, lai es tev rīt pavaru? Brauksim abas. Mēs te atnācām mācīties, ja? Zāli nu attopies.
Jā. Kas runā? Kas runā nav svarīgi. Jūsu vīram šodien 16:00 satikšanās ar kādu vidusskolnieci. Kafejnīcā Interjūri. Aiziet pēc bumbas. Aiziet. Teātris? Jā. Žani? Sieva. Jūsu vīrs mājās būs vēl. Viņam viena svarīga lieta jākārto. Jā. Kāpēc tieši Dzintaros? To tu paprasi Veldamai. Un kā būtu, ja es nebrauktu? Nu, Līja, Žanis atkal sāc svārstīties. Ne, tu paklausies tālu, jūs viņai pastāstīt. un viņa rītu būtu atkal klāt ar jaunu vēsturi. Drosmi, Žan. Uz priekšu, mēs būsim ar tevi. Tu mani gribi nosist? Tad ne jau tevi. Ko tu darīsi, Jurno? Tāpat. Es arī braukšu. Citādi man visu laiku jādomā, kas ar mani būs. Man tur jāierodas vienam. Pagaidiet. Man vēl ir laiks. Vispirms Andreja Pumpurīla juridisko konsultāciju.
Atvainojiet, jaunais cilvēki. Vai jūs man nepateikt, kur šeit atrodas kafejnīca Dzintara jūra? Es. Mums ir pa ceļam. Ja vēlaties, varam iet reizē. Labvakar. Kas pateikts Veltai? Ko jūs te darāt? Vai vidusskolnieces drīkst apmeklēt naktslokālus? Ha. Es būšu spiests ziņot par jums skolas vadībai. Kas pateica sūdību? Modrīte. Modrīte jau no 8. klases ir uz Intu greizsirdīga Ulda dēļ. Interesanti. Daudz interesantāk nekā šorīt teātrī. Tu taču biji poliklinikā uz pusstundu, lai dabūtu zīmi. Es biju uz jaunās lugas pieņemšanas izrādi. Nu? It kā no dzīves. Bet nevienu dzīvu cilvēku. Tu, piemēram, parādīt strādnieku. Kā viņi runā? Mans teicis un viņa draugu no rūpnīcas volē komandas, nu gan nekad tā. aktieri. Cenšas sevišķi mežmals. Ko tas līdzi garlaicīgi lūg? Valī, to pašu, ko vienmēr. Jūs jau zināt. Labi. Meitenes. 10:04. Varbūt mežmali sieva nelaiž. Mežmaļas sievas ot aprobežota mietpilsone. Kā tu zini? Visi runā. Tipiska. Kā tas izpaužas? Neko neredz ārpus modēm un toaletēm. Lasa tikai vecās atpūtas. Krīt histērijā, ja atrod zupā matu. Tad jau es arī esmu mietpilsone. Tu tikai tagad to atklāji. Mežmaļas sieva esot savam vīram kā akmens kaklā. Viņam pašam mājās jāmazgā grīdas. Nevar būt. Kāpēc viņš nešķiras? Viņš šķirsies. Meitenes un ja nu viņš aprec Intu. Blēņas, Inta ir nepilngadīga. Jūs, Velta, sveicināta. Gaidāt vīru? Iedomājieties, es taču gandrīz nemaz nepazinu Žani Mežmali. Kur jūs viņu redzējāt? Viņš aizgāja uz jūras pusi. Vai tad jūs? Velta. Sakiet, lūdzu, vai rožmaisīts ir svaigus? Jā. Ietiniet man 5, lūdzu. Ne 6. Holandiešu tautas dziesmī. Nažu trinējs.
Desmitās klases meitenēm lūžņu vākšanā daudz palīdzēja pensionāra Elizabete Velduma. Uz viņas vēlēšanos izpildām Beethovena dziesmu Par visiem mīļāks bija Džemijs. Veldumu Līzi. Vēl viņa nevar nomierināt. Lūžņus vāc. Jūs esat pazīstams? Mēs valīreizē ģimnāzijā gājām, kamēr viņa kādā operdziedātājā neiemīlējā. Tavu traku meitēm. Dabūjusi viņa bildi, sapfotografēja kopā ar savējo. Fotogrāfija neskā nokļuva klastāms rokās. Līziņa izsauc pie direktrīses, pratināja, bet viņa kā tāds pretī. Ņēma izslēdza no pēdējās klases. Nu, un ko? Tas dziedātājs? Tas? Tam ne jausmas, kas tad viņam ko teica. Bet Līziņa, viņa dēļ palika neaprecējusies. Jaunībā aizgāja operā un pa koncertiem. Ja nu Intai kas notiek? Intai nekas nevar notikt, drīzāk mežmalim. Tu neredzēji viņas stīvu? Thank you.
vai es jums varu palīdzēt? Paldies. Tas atkal esat jūs? Pavadiet mani uz staciju. Lūdzu. Velta Mežmala. Uldis zvana. Pievilties tuvā cilvēkā. Nav nekā briesmīgākā. Jūs vēl esat par jaunu, lai to saprastu. Jūs tā domājat? Skolēniem krāsainā metāla lūžņu vākšanas pirmrindniekiem veltīto koncertu noslēdzot, izpildīsim Intas Stanzanietes vēlēšanos. Viņas iemīļotākā dziesma ir Valtera Kaminska Kārkli pelēkie ziedi, Arvīdas Skaldes vārdi. Klausies, Inta, šo dziesmu. Jūs esat... To pašu es gribēju teikt jums, jaunais cilvēks. Vediet mani projām, Uldi. Mēs vēl redzēsimies. Visādā ziņā. Kad es tev esmu likusi mazgāt grīdas? To tu tiešām neesi vēl paspējusi. Es rūpējos par tevi. Es skraidu pa veikaliem. Agrāk tu skatījies, ik vienu man izrādi, mēs abi Mums ir viss, par ko mēs sapņojām. Tev vēl nav labi. Mūsu bērni. Tie tika anonīmi zvanītāji, lai tu viņus pamestu un skriet uz dzintariem. Ko tu cerēji te ieraudzīt?
Māt, kāpēc tu neklausies radio? Mūsu koncerts. Es tā skrēju. Ienesās. Ieraksta ziņojums. Kas tad nu atkal? Grūti ticēt, ka tādas lietas šodien iespējamas mūsu tirdzniecības tīklā. Īstie vainīgie veikli maskējušies un viņu vietā grib atlaist godīgu jaunu cilvēku. Mūsu poliklīnikas gardrobistas brāli. Vai tiešām tu nemaz negribi atpūsties? Pie nama pārvaldes pašlaik organizējas kaktus audzētāju pulciņš un... Vizbulīt! Ak tā, tu vēl nezini. Inta šovakar dzintaros tiekas ar mežmali. Krustnāt! Paļaujies uz mani, Vizbulīt. Tev gan ir augstākā pedagoģiskā izglītība, bet man toties dzīves pieredze. Tu viens pats esi mājās? Atsēt mājās, viņš slims un guļgultā. Es viņu nogrimēju. Par ko tad tu viņu nogrimēji? Par neļa zēnkoko. Ai, doķu! Ej augšā pie bērniem. Es eju pie meitenes vecākiem. Tu nedrīksti. Es drīz atgriezīšos. Gaid man. Ints nav mājās. Kas tev teica? Viņas mamma. Ej. Labvakar. Vai jūsu meita ir mājās? Jā. Vai es varētu ar viņu parunāt? Vispirms divatām un pēc tam jūs klātbūtnē. Lūdzu. Paldies. Ko jūs iedomājaties gala galā? Es? Ilgi gudroju, ko jums teikt, lai jūs saprastu. Lai jūs nerakstītu vairs tādas vēstules, bet pat tomēr palikt, kādi jūs esat. Jūs man izlikāties kā bērziņš pavasarī. Bet izrādās, jūs esat kaprīs skuķis, kas aiz garu laiku blēņodamies. Nē, es... Nerunājiet! Tik jauna meitene. Vai jūs nezinājāt?
Domājat, ka tā rīkojas piedzīvojumu meklētājs? Raksta, zvana, nīks teātra vestibilā. Nu, kas jums ir devis tiesības? Par ko jūs uzskatāt aktieru? Bet es... Aktieris dara savu darbu tāpat, kā jebkurš godīgs cilvēks savējo. Vai jūs nākat un... Es nenāku, es tā nebiju. Es neesmu Inta. Inta dzīvo viens stāv augstāk. Bet... Inta vēstules agrāk pienāca uz manu adresi. Inta? Inta, pagaidiet. Es jūs vairs nemīlu. Tas ir labi. Man ir sieva un 2 bērni. Es jums rakstīju, es jums uzticēju visu, par ko man bija jādomā dienām un naktīm. Bet jūs par mani tikai smejaties. Nē. Pagaidiet, neskrieniet! Inta! Nē. Jā, es vairs neiešu uz teātri. Inta, pagaidiet! Kā par mani jūs varat domāt, ko jūs gribat, bet uz teātri jums jānāk? Kāpēc? Nu, iedomājieties, kas notiek, ja teātris pēkšņi jūs nebūtu. Teātris palīdz cilvēkiem iepazīt citam citu, karstāk iemīlēt dzīvi, jūs saprotat? Inta. Es eju pie Astras. Es biju kā apmāte. Vai tad tagad tu viņu vairs nemīli? Es nezinu. Laikam es viņu mīlu. Jā, man pat šķiet, ka es viņu ļoti, ļoti mīlu. Bet nu tas ir pavisam citādāk. Kad es prom skrienot, paskatījos viņam acīs. Tik daudz man viņš no skatuves ir pateicis un devis. Bet es vēl nāku un uzmācos un runāju. Ko tu viņam teici? Ka neiešu uz teātri. Bet kā tad es neiešu? Es iešu. Saprotams. Izvēlīt uz pirmizrādi. Iesim, Astra. Un turpmāk sēdēsim blakus, labi? Labi. To mums uzdāvināja. Drausmīgi, vai ne? Arī man kādreiz martā bija istaba jaunā mājā. Tikpat tukša kā mūsējā? Stiepsit šurp, visādas mantas, kamēr pašiem nebūs vietas. Lai paliek istaba, kā ir. Tas būtu ar 2 ķeblīšiem un gleznu. Vai tiešām kaut kur jau zied kārkli? Sirgundā vienā gravā. Pie upītes. Šan, kas notika ar meiteni? Ar meiteni? Tatjanas vēstule un Ņegina mūs it kā aizkustina. Vismaz mēs taisām tādus ģīviņus. Bet, kad atrakstīja Inta, mēs skaisti smējāmies. Vai tik mēs neizsmējām paši sevi? Kā nu kurais?
Bet rītvakar, kad Inta atnāks uz filizāti, vai mēs pateiksim viņai ko nebūtu tādu nozīmīgu? Par dzīvi, par cilvēkiem. Velnā. Viduvējas ludziņas, pelēks iestudējums. Kam tu stāsti? It kā mēs to nezinām. Bet darām, kā mums liek. Pareizi. Tā mums izdevīgāk, mierīgāk. Nav jālec acīs direktoram un režisoram. Nav jākaitina autors. Mēs kļūstam pieticīgi, pašapmierināti un vienaldzīgi. Jau visi. Ejam ar Zigrīdu skatuvi. Pēc 3 minūtēm mēs būsim Romeo un Džulieta. Bet viņi man skaidro, kāpēc Laimonis uzbruc Jaškam Brigitas dzimšanas dienā. Kā Jaška piedzēries līdz nemaņai. Kā viņi nesuši uz vannas istabu. Vai tādiem mums ir tiesības? Iznākt skatītāji priekšā traģiski stāsts par 2 jauniešu mīlestību. Erika un Lija apspriešanā bija pret Praideru lūgu. Es arī. Vienīgi tava balss tā kā neieskanējās. Ja tu, Žani, būtu toreiz mūs atbalstījis, nevis klusējis. Tu nedrīkstēji klusēt. Tieši tu nedrīkstēji. Tev tik ļoti tic, tevi mīl. Ne no šā, ne no tā aktieris negrib spēlēt pirmizrādē. Jāpierunā, gan arī ar baru jāuzdien uz skatuves. Kārtējais premjerizlēciens. Šitā ludziņa neies. Ja, ielikuši taču atkal mežmāni. Neiz vai līdzēs. Publika tagad gudrāk, nekā mēs ar jums domājam. Tāds ar dēļ, cieš visa uzņēmuma labā slāvā. Nācienu fināls. Jādara gals. Pareizi. Zeltavāri! Mēs prasām reviziju noliktavās. Mums ir aizdomas, ka tajās glabājas kreisā prece. Arī jaunatne vairs ilgāk nevar vienaldzīgi noskatīties visās šais nelikumībās. Pareizi, Jāni! Neticami. Bet ja to spilgto un patieso lūgu par mūsu laika biedru ir maz, kaut kas taču jārāda. Kaut kas? Vai drīkst? Labvakar! Apsveicat pirmizrādi. Man ļoti žēl, uz pirmo cēlienu es nepaspēju skatīšos otru. Vai, labvakar! Labvakar, Mali! Labi, vai ne? Labvakar! Man vairāki no publikas teica, Mežmaļa dēļ jāskatās līdz galam. Vai Mežmalis paliek Mežmalis? Līdz galam, direktori. Bet tikai šovakar pirmo un pēdējo reizi. Atkal. Visu laiku mierīgi varēja ne tādās vienlūdziņās spēlēt, bet nu! Ne tādās vienlūdziņās? Jūs! Ievuziet jums vajag Mežmali, jums vajag orķestri! Vēl jums kaut ko nevajag? Pirmo un pēdējo reizi? Ka nav vēl jāpāriet atpakaļ skatuves strādniekos. Nu, un tad? Varbūt vēl ieslēgs arī mājās. Otrā cēliena dalībniekus lūdzu uz skatuvi.
Varbūt viņš slikti spēlē, tāpēc, ka vakar jūrunās saaugstējās. Ātrāk. Un viss tikai manis dēļ. Paldies, Inta, par ziedienu. Paldies par pavasaru.